Šodien bijām Stelpē 3. Latvijas čempionātā posmā. Izdomāju startēt MX1 klasē. Kvalifikācijā paliku. Kvalifikācijas neatceros, kurš es paliku, bet pirmajā braucienā paliku 12. Otrā braucienā arī 12. Pirmajā braucienā sanāca tāds diezgan normālāks starts, bet neatcīnījāmies ar Madaru un tur kaut kādiem lietuviešiem. Uz beigām bišķiņ šitai karstumā pieguru, palika 12. Otrā braucienā jau normālāk sāku tā mierīgi un līdz galam nobraucam vienreiz nokrīt. Man bija labi. Trase tāda, no tāda laistīšanas iekārta bija laba, kā Fožu saka. Tā, nezinu, bija vietas, kas nepatika, bija, kas patika. Nevienā tramplīnā nevarēja trāpīt atkal nosēdiena. Bija Latvijas čempionāta 3. posms Stelpē. Startēja MX1 klasē. Kopvērtējumā izcīnīja 8. vietu. Es varbūt nav precīzi, bet man liekas. Viss gāja labi, pirmais starts bija labs. Kaut kur ar 5. vietu aizgāja. Bet tad apdzina un finišēja 6. Nē, bet 7. jā. Jā, 7. Un otrajā braucienā arī viss ir tā labi, bet uzbraucienā pietrūka elpas un saguru. Un 8. finišā un tā arī kopā 8. Diena labi. Viss bija daudz mums izdevies. Trasa arī bija īsti. Motocross trasa diezgan sarežģīta un izdevzīta. Bet tā, viss labi. Paldies! Labi. Tā, šodien Stelpē norisinājās kārtējais Latvijas čempionāta posms. Kvalifikācija iesākās nepārāk veiksmīgi. Bija kaut kā nedaudz lēns. Un tad nekas neatlika, kā saņemties uz pirmo braucienu, kas ir sanāca. Bija laba cīņa ar Uģi, vēl 2 braucējiem. Un otrais brauciens bija pat vēl labāks. Tikai, protams, izbeidzās pulvers un finišēja 10. vietā. Tā kā esmu apmierināts. Edgars bija tālu priekšā, to es varu pateikt. Neko, pirmā uzvara beidzot ir tas, kas bija vajadzīgs šogad. Un daudz bija iet uz to pēc traumas, pēc izlaistas pagājušās sezonas. Un, tā kā, protams, esmu priecīgs 1., 2. vinnēja. Un viss izdevās, viss kā vajadzēja braukšana, ātrums fiziski. Un tā kā esam tikuši kaut kādā virsotnē, es uzskatu, beidzot ir sasniegts. Sastād lēnām jāgatavojas ķegamam pasaules čempionātam, no ko es braukšu. Šogad no visiem posmiem tikai braukšu vēl Zviedriju, ķegamu un vēl pāris varbūt, tāpēc tagad lēnām gatavojos tam un nobriest. Šodien izdevās lieliski. Vinnēja kvalifikāciju. Uzreiz radās tāds priekšstats, ka varētu novinnēt šodien arī. Pirmajā braucienā startiņu izcēla smuki. Līdz pusē bija pirmais, bet pieļautu 2 muļķīgas kļūdas. Kā arī piesita rokas un pazaudēja pirmo vietu, bet nepadevos un turējos līdzi Lietuvietim Jasakonim un pēdējā taisnītē kaut kā izdevās apdzīt viņu. Pa 0,300 grāmu vinnēja pirmo braucienu. Otrajā braucienā izcēla startu. Tā arī pārliecināt diezgan nobrauc visu braucienu. Kopvērtējumā sanāca arī pirmā vietā. Noteikti paldies komandai, kas modulis, faniem, atbalstītājiem un visiem pārējiem. Šodien esam Stelpē. Kvalifikācijā ieguvu 3. vietu, kas bija diezgan laba un ļāva ieņemt labu pozīciju pie starta barjeras. Pirmais starts labs, ja nemaldos, bija 3. kas ir ļoti labi, jo es startēju ar mazāku mocu nekā konkurents. Braucienu mani apdzināts valds. Centos viņam turēties līdzi, bet bišķī nesnāca. Nejutos tik labi uz moča un finišā 4. vieta. Otrajā braucienā starts netika labs.
apdzīt dažus sportistus, atkal bija aiz Andu valdes, centos viņu panākt. Sākumā nesanāca, tikai uz pēdējām apņēm atrast labākās līnijas, sāk braukt ātrāk. Nu, pašās beigās nedaudz pietrūkt tikai, lai apdzītu viņu. Vēlos teikt paldies visiem saviem atbalstītājiem, Abetons, Safer, Amirent, Koro Grīdas, Izastāru, Teimas Svemlī, Stārcens Traps, Oklai Brillēm, Šoja Ķiveres, Gernes, visiem pārējiem faniem un atbalstītājiem. Paldies!